Latvijas Gabrielus. Es mācos Zasas vidusskolā 3. klasē. Vai gribat dzirdēt kādreiz zemes liels kungu paimācīs? Tad klausieties, es jums stāstīšu latviešu tautas pasaku, kuru dzirnaviņas. Reiz tēvs dēlam līdzīs aiziet uz dzirnavām pēc miltiem. Zemceitā izdarīs, paņēmis lielu miltu bļodu, sapērīs miltus bļodā un uzlicis lielo bļodu sev uz galvas un gājis mājās, bet pēkšņi sacēlies liels vējš un izpūtīs visus miltus no bļodas. Kad dēls aizgājis mājās, tēvs uz viņu sadusmēs un piesakoja milti. Dēls atbild, vējš aizpūta. Tēvs vēl vairāk sadusmojas, liek dēlam atvesīt miltus no vēja. Dēls eitā dara, iet uz kalnu, kur ļoti stipri pūš vējš un pēsadējam atpakaļ savus miltus. Bet vējš tam iedod buļļu dzirnaviņas, vai izmalt jebko, neieberot neko. Viņš izmala zeltu, miltus un visādus ēdienus, vai buļļu dzirnaviņām dzirdējuši visā apgabalā. Arī apgabala liels kungs dabīs pēc ēdienu un pēcas naplējā izdod dzirnaviņas. Zazaitā izdarīs, kādēļ lai nedod, tīs atpakaļ damos. Pagājis laiks, puika pēc otru reizi liels kungs nedod. Puika uzlecis uz gaļa un jāj pie liels kunga. Jājas. Viņš ceļā satiek lapsu, vilku un upi. Tie visi uzlec uz gaļa un paslēpjas. Kad zēns aizjājas uz liels kunga muižu, pēc atkal liels kungam dzirnaviņas, bet tas sadusmojas, iegužai visu gaili viņu pa nakti pie zosīt. Zēns no gaļa izsauc lapsu, tā visas zosis nokož un pēc kaitas apēd. Liels kungs vēl vairāk sadusmojas, ieguž viņai visu gaili aitu kūtī. Šoreiz puika no gaļa izsauc lupu, tas visas aitas nokož un arī pēc kaitas apēd. Liels kungs ļoti sadusmojas, saskaitās un ar puiku ar visu gaili ieguž stipri kurinātā krāsnī. Bet šoreiz puika no gaļa izsauc upi, tā uguni nodzēš un ar siltu ūdeni apgludina visu liels kunga istabu. Bet tu var dzirdēt, ka liels kungs lūdzas, bet tajā studī, lai to nenoslicināt. Zēns eitā izdarīs, apturējis upi, savācis dzirnaviņas un jājas māju. Un no tā laika liels kungs vienmēr bijis godīgs. Mums mājās arī noticis diezgan interesanti ar dzirnaviņām. Mana vecmāma vājusi žagariņus, viņai nebija ūdenscukuru. Viņa izdomāja dzirnaviņās samalt cukuru. Viņa mala, un tad ir divas ziņas, labās vai sliktās. Kuras gribat dzirdēt? Kafijas dzirnaviņas uzspēga. Bet labās ziņas ir tādas, ka ūdenscukuris sanāca izmalt. Tagad laiks anekdotei. Pārdevēju Pīcēja prasa pārdevējai pie sirķu mucas. Kādas ir šīs sirķas? Pārdevēja atbild, tādas. Vienā galā asta, otrā galvā.